Esam šodien sanākuši šeit, lai svinīgi atklātu jaunuzbūvēto Ventspils brīvostas sauskara terminālu. Pēdējā pusotra gada laikā ir uzbūvēts moderns termināls ar 300 metrus garu piestātni, 5 hektāru lielu kravlaukumu, 2 kilometru garumā ir uzbūvēti arī sliežu ceļi. Kopējās izmaksas ir 13,4 miljonu eiro, tā skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums, no kohēzijas fonda 8,1 miljonus eiro. Šis termināls noslēdz tādu būtisku, 12. piestātne vēl, tādu būtisku Ventspils ostas attīstības etapu. Pirms vairāk kā 10 gadiem mums vajadzēja lemt, kā attīstīsies Ventspils osta. Vai pa straumu uz augšu, vai pa straumu uz leju, vai arī pa straumu uz leju izbūvējot kaut kādas kabatas. Un pēc tam Ziemeļosta. Un tad tika pieņemts lēmums pēc ekspertīzes, ka osta tālāk par dzelzceļa tiltu attīstīties pa straumu uz augšu nav mērķtiecīgi, jo tas nav ekonomiski pamatot. Bet apgūt šo teritoriju starp tiltiem, ka tas ir mērķtiecīgi, ka tas ir pareizi. Bet, lai turpat 10 gadus projekts ir realizēts, tātad visi pievadceļi izbūvēti, tagad izbūvēts šis termināls, tiek izbūvēts paceļamais tilts, var sakot, šī teritorija ir apgūta. Tad ir tradīcija tāda jau atstāt vienu piemiņas tādu velti operatoram. Stiklā gan nav zeltā. To zelta maliņu jums pašiem jānopelna. Apsveicu. Paldies, priekšsēdētāji. Centīsimies par to zelta maliņu. Grūti šodien runāt, jo sirds ir pārpildīta ar pozitīvām emocijām, jo mūsu sapnis ir beidzot realizējies. Mums ir pašiem savs, viens no vismodernākajiem Baltijā koksnes pārkraušanas termināliem. Uzņēmums ir dibināts 95. gadā, sācis praktiski savu darbību no nulles un soli pa solītim gada no gada ir audzējis kravu apjomiņus. Un šogad mums ir pilni 18 gadi un var teikt, ka šobrīd mēs esam saņēmuši izcilu dāvanu savā pilngadībā. Un pateicoties šim modernajam terminālim, mēs kļūsim jau par pavisam spēcīgiem spēlētājiem ļoti brašajā Ventspils brīvostas Stividoru komandā. Man liekas, ka tur jau aizņēma. Tur jau fotogrāfus. Tur vajadzēja.